Mūsdienu racionālajā pasaulē dažādus lēmumus mēs balstām uz datiem. Uz datiem, kas ir iegūti uzticamā un leģitīmā veidā, un, protams, arī korekti interpretēti. Latvijā centrālā statistikas pārvalde ir mūsu datu zelta raktuve. Tur mēs uzzinām gandrīz jebko par daudz dažādām tēmām. Tāpēc šodien parunāsim gan par datiem, gan par rīkiem, gan arī par to, kā tiek pielietots mākslīgais intelekts. Saprotami un bez žargona. Sveicam Valsts administrācijas skolas podkāstā Izaugsmes formula. Šeit mēs runājam par digitālo transformāciju, par caurviju prasmēm un par to, kā mācības ir atslēga uz efektīvu valsts pārvaldi. Katrā epizodē mums ir sarunas ar ekspertiem. Mēs nākam pie jums ar dažādiem piemēriem, zināšanām un prasmēm, kas palīdz īstenot vērtīgas pārmaiņas. Mans vārds ir Artis Ozoliņš, un ar mani šodien kopā mans sarunbiedrs ir Centrālās statistikas pārvaldes tehnoloģiju un inovāciju departamenta direktors Uldis Ainārs. Sveiks, Uldi! Sveiks, Arti! Prieks, ka esi šodien kopā ar mums. Ievadā tā drosmīgi arī pieteici, ka iztiksim bez žargona. Tas vispār ir iespējams runājot par datiem? Statistikas pārvaldē droši vien, ka nē. Kaut vai viens vārds, ko nozīmē imputācija. Līdz tam mēs tiksim, un ja es kaut ko nesapratīšu, es nebaidīšos. Tev vaicā šodien tāds man ir tas darbiņš. Es domāju, ka uzreiz varam bez aplinkiem un gariem ievadiem ķerties klāt pie šodien, manuprāt, aizraujošās tēmas. Es ar nepacietību gribu uzzināt arī kaut ko jaunu par to, kā tiek vākta statistika, kādi dati vispār ir pieejami, un varbūt ar to jautājumu arī sākam. Cik plaši ir tas datu spektrs? Ir vispār iespējams tā pāris teikumos raksturot, ar kādiem datiem statistikas pārvalde strādā? Gan jau ir kaut kādas kategorijas, vai ne? Kā to visu sakārtot? Ja jāsaka ar pāris teikumiem, būs sarežģīti, bet es mēģināšu pastāstīt par tām kategorijām. Pirmā kategorija – dati par iedzīvotājiem. Protams, mēs zinām ļoti daudz par iedzīvotājiem. Otrā kategorija ir uzņēmējdarbība. Zinām, kur Latvijā notiek uzņēmējdarbība, kā sokas uzņēmējiem noteiktās nozarēs. Un trešā kategorija ir dati par īpašumiem. Un kombinējot visus šos kategorijas kopā, mēs iegūstam statistiku, kuru faktiski ik viens var redzēt statistikas portālā. Un ja ar administratīvajiem reģistriem vien nepietiek, tad, protams, arī paprasam iedzīvotājiem vai uzņēmējiem, kādu viņam iet, kur dzīvo, kā apmierināts ar dzīves apstākļiem. Ir jautājumi, kurus noskaidrojam aptaujās. Ir kaut kāda datu vienība, kas varbūt mūsu klausītājiem varētu šķist vispārsteidzošākā, un ka varētu iedomāties, to arī izrādās, ka mēra un var noskaidrot. Ja runājam par pārsteidzošām datu vienībām, bieži vien iedzīvotāji uzskata, ka statistikas pārvalde zina visu. Mēs saņemam jautājumus. Saeimas deputātu CV, tipiskā atbilde, skatieties Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapā. Bet tad atbilde ir, esmu jau izpētījis, bet man vajag detalizētāk. Vai arī jautājums, statistika par pirātismu Baltijas jūrā. Pagaidām mums nav neviens reģistrs, un intervētāji arī nebrauc laivās. Bet tā kā iedzīvotāji uzskata, ka mēs zinām gandrīz visu un cenšamies nodrošināt to, kas ir nepieciešams datu lietotājiem. Gan jau, ka visvairāk tie jautājumi parādās brīdi, kad studenti raksta savus noslēguma darbus un skolēniem ir ZPD priekšā, vai ne? Ja, ka studenti raksta noslēguma darbus, tad jautājums parādās formā, man vajag referātu, man vajag kursa darbu. Bet uz to pusi mēs arī strādājam. Mēs strādājam pie tā, lai mākslīgais intelekts spētu lasīt statistikas portālu datubāzes, un bieži vien uzrakstot jautājumu, sagatavo man ziņojumu par materiālo nevienlīdzību Latvijā, dabūs dokumentus pāris lapām. Redz kā, tad mums būs aizraujoša lieta arī par ko parunāt, varbūt nedaudz tālāk, bet ja mēs vēl paliekam pie tiem datiem, bieži vien cilvēki satraucās mūsdienās par privātumu un pat bieži vien nelieto dažādus servisus un ierīces tikai tāpēc, ka viņiem bail, ka kaut ko ievāks pārāk daudz. Jums ir bieži vien tādi kāzus, ir tāda balanss starp datu vākšanu un vienu brīdi, kad te jau laikam paliek pārāk sensitīvi.
Centrālā statistikas pārvalde nopietni attiecās pret privātumu, un jebkuri dati, kas ienāks centrālā statistikas pārvaldē vai par uzņēmumu, vai par iedzīvotāju, tiek pseidonimizēti. Respektīvi, personas kods tiek aizstāts ar neko neizsakošu simbolu virkni, vārds, uzvārds, tādas lietas tiek dzēstas, un tie datu apstrādātājiem kļūst neko neizsakoši. Tad mēs rūpējamies jau datu apstrādes līmenī, un, protams, ir pienākums, kas ir noteikts likumā, ka mēs neesam tiesīgi izpaust neko par privātu personu, un attiecīgi darbinieki ir par to informēti un tiek apmācīti, kā strādāt ar konfidenciāliem datiem. To patiešām prieks dzirdēt. Svarīgi rādīt to piemēru pašā saknē, un kur gan nevēl labākā centrālā statistikas pārvaldē. Man šķiet, ka tu pieminēji, Uldi, arī nedaudz iepriekš arī sadarbību ar citām iestādēm. Notiek arī kaut kāda datu apmaiņa starp sistēmām. Pirmais, kas man nāk prātā, ir valsts ieņēmuma dienests, jo tur daudz dažādi dati tieši gan par iedzīvotājiem, gan par uzņēmējiem tiek krāti. Kāda ir tā sinhronizācija starp iestādēm mūsdienās? Jā. Bez citām iestādēm datu apstrāde nebūtu iespējama. Un es teiktu, ka ir divas pamatkopas – iedzīvotāji un vietas, kur viņi dzīvo. Tātad mēs nevaram iztikt bez iedzīvotājiem, bez dzīvesvietām, ja mēs runājam par uzņēmumiem, bez uzņēmumu reģistra. Un, protams, tad jau ir pārējās datu kopas, kas ir valsts ieņēmuma dienests. Pamats ir iedzīvotāji, adreses, tātad dzīves vietas, un pēc tam iedzīvotāji jau veic uzņēmēju darbību un parādās gan kā nodokļu maksātāji, gan apmeklē veselības iestādes, gan pārkāpj ceļu satiksmes noteikumus, un šāds datu kopas ir pie mums. Un, piemēram, lai noteiktu, vai iedzīvotājs dzīvo Latvijā vai ir aizbraucis uz ārzemēm un vienkārši nav paziņojis dzīves vietu, mēs izmantojam atstātos nospiedumus, digitālos nospiedumus dažādos reģistros. Tas gan ir gaužām interesanti, gan izvērt tāds detektīva darbs, vienā brīdī atnāk kāds pieprasījums, vai tiešām ir. Tad jāsāk līmēt kopā tā bilde, un tur man šeit tas pārvēršās par kaut ko CSI cienīgu sižetu. Nezinu, vai CSI, bet šeit mums palīdz atkal mākslīgais intelekts. Un metodas, kas ir balstītas mākslīgajā intelektā, mēs lietojam jau pēc 2011. gada tautas skaitīšanas. Attiecībā uz 11. gada tautas skaitīšanu izmantojam kā treniņu datu kopu, apmācījām modeļus, un šie modeļi darbojās līdz pat 22. gadam. Un pēc tam mēs pārgājām jau uz citiem modeļiem, jaunākiem, jo ir pagājis zināms laiks, situācija mainās. Bija viena matemātiskais modelis, balstīts mākslīgā intelektā, tagad ir cits. Mākslīgā intelektā balstīts modelis. Varētu teikt, ka statistikas pārvalde to darīja jau pirms tas bija stilīgi. Pirms visu to sauc par mākslīgu intelektu, un tie algoritmi jau bija un jau strādāja. Jā, ja mēs atceramies 2000. gada tautas skaitīšanu, tad vēl iedzīvotājs skaitīja intervētāji, gāja aizpildīja papīra veidlaps, aizpildīja rokrakstā, un šo rokrakstu vajadzēja atpazīt. Optiskā rakstzīmju atpazīšana ir viena no mākslīgā intelekta nozarēm. Tikai 2000. gadā mēs tik plaši par to nerunājām un nesaucām kā mākslīgais intelekts, bet pēc būtības tas ir trenēts uz vieniem datiem, uz kādu rokrakstu paraugu un spēja atpazīt jebkuru citu rokrakstu. Un, protams, šeit ir nianses, ka nevienmēr atpazītais teksts ir tāds, kā rakstīts. Atpazīts viens, domāts cits, bet pēc tam jau ir pēcapstrādē, kur cilvēki iesaistot citas algoritmus, šīs kļūdas novērš. Man šeit rokraksti ir tik fascinējoša lieta. Zinu, man ir draugi, kas rokās cauri baznīcas grāmatām un cenšas atrast savus senos senčus. Un tad saprot vairs, ko tas cilvēks toreiz 19. gadsimtā ir rakstījis. Mākslīgais intelekts gan jau kad daļēji ar to tiek galā. Es pateikšu piemēru. Ielas nosaukumu 7.0 MA. 7.0 MA Toma? Un vēl 8 galā. 7.0 MA 8. Bet pēc tam pēcapstrādā mēs tikām galā. Un kas tā bija pa ielu? Pilsētā pie jūras. Pilsētā pie jūras. Un 4 burti? 5. 7.0 MA 8. Tas sākums izklausās pēc Toma. Toma. Kāds vēl burts līdzīgs septiņniekam? Septītnieciņš. Kas tur vēl varētu būt? Jā. Jā. Jomas iela. Jā. Jūrmalā. Jā.
Un mēs ar šo tikām galā pēcstrādes. Metode saucās Levensteina distance, cik burti jāpamaina, lai iegūtu pareizo nosaukumu. Mums ir atpazītais teksts, mums ir valsts adrešu reģistrs, izmantojam reģistru un saliekot kopā dažādas metodas, tiekam pie kvalitatīviem datiem. Tas jau ir kaut kāds tāds oficiāls rīks, ko jūs esat sev ieviesuši, kur praktiski padodat iekšā šos te rokraksta dokumentus, gan jau ka ieskanētos, fotografētos, vai izmantojat dažādas metodas? Es teiktu, tā bija viens metodas pielietojums, Levensteina distance, un šīs metodas mēs arī šobrīd pielietojam un arī citos projektos. Tas ir viena darbinieka ikdienas darbs. Saproti, kura pareizākā metode, lai šajā gadījumā sakārtot datus. Es gatavoties šai sarunai, piefiksēju tādu terminu kā tematiskais rīks. Tas ir kaut kas cits no konkrēti minētā rīka? Tematiskais rīks ir statistikas datus, mēs publicējam statistikas portālu. Un, ja mēs skatāmies uz statistikas portālu, tas tā kā universāls, mašīna universāls, jebko aizvedīs uz galapunktu. Bet, ja mēs skatāmies uz tematisko rīku, pie mērķa mēs nonāksim daudz ātrāk. Un mēs veidojam specifiskus tematiskus rīkus konkrētājiem tēmai vai nozarei. Piemēram, ārējai tirdzniecībai ir eksports un imports, un tur var atrast visu, ko Latvijas uzņēmumi ir eksportējuši vai importējuši. Un veidots tieši šiem te datiem ātrāk, ērtāk, detalizētāk. Vai ir iespējams jebkuram lūgt izveidot šādu rīku, vai tur ir kaut kāda konkrēta procedūra, vajadzība, lēmums no ministra kabineta? Ne, mēs šos rīkus veidojam pēc savas iniciatīvas un skatāmies aptuveni sekojoši. Mums ir daudz jautājumu pārējo tirdzniecību, saprotam, ka portāls īsti nedara, tad šajā te jomā vajag kaut ko darīt speciāli, lai pie datiem tiktu ātrāk. Un bieži vien redzam, kad pie Dombura ir izdruks no šī te rīka un jautā ministram par ieroču importu no Krievijas. Tas, laikam, ir viens no tiem saldiem brīžiem, kad saprot, to izmanto pat pētnieciskajā žurnālistikā un pat var parādīt televīzijā. Jā, tas ir viens no tiem brīžiem, kad saprot, ka rīks tiek lietots. Kaut gan mēs tā regulāri skatāmies izmantošanas statistiku, kurš populārāks, kurš nepopulārāks. Un viens no populārākajiem rīkiem ir vārdu statistika. Tas ir... Pat es to esmu izmantojis radio ēterā, starp citu. Pētot, kurā dienā kādam ir vārdiena un cik cilvēks ir jāsveic. Jā, mums ir, teiksim, nedaudz savādāks. Jā. Vārdu popularitāte dažādos laikos. Varam paskatīties, kā no pat pagājušā gadsimta sākuma ir mainījušies vārdi, kurā brīdī Adolfs bija populārs un kad viņš vispār pazuda no vārdu loka, kad ienāca Kristīne, zinām, kādas filmas tajā laikā rādīja, un bieži vien varam sasaistīt notikumus sabiedrībā ar to, kā cilvēki izvēlas vārdus. Šis ir gaužām interesanti. Noteikti kāds klausītājs šobrīd domā pie sevis, kur to rīku var atrast, tad tas rīks ir jāmeklē Centrālās statistikas pārvaldes mājaslapā. Es pat teiktu, ka viņš nav jāmeklē mājaslapā. Mēs skatāmies, ja kāds Google ierakstā jautājumu, kādi ir populāri vārdi, tad viena no saitēm būs uz šo rīku. Tur cilvēkiem šobrīd ir labs mājasdarbs, mūs klausoties vai skatoties YouTube platformā paralēli var atvērt un pameklēt arī savu vārdu. Forši ne tikai liederīgi, bet arī savā ziņā izklaidējoši elements. Tas ir ļoti praktiski. Ja gribi būt klasē unikāls, tad liec tādu vārdu, kurš vai gribu, lai bērns klasē unikāls, izvēlēs tādu vārdu, kurš nav top 100. Tad nāk visādi interesanti vārdi, vai ne? Klau, veidojot tos rīkus, es aizdomājos par to rīku izstrādes procesu. Kas varbūt tajā kopējā virknītē ir vissarežģītākais? Tehniskās lietas, novienoties ar kolēģiem vai beigās atrast to, vai tad tiešām šis rīks būs tas populārais, ko izmantos, vai vispār ir vērts taisīt? Es teiktu tā, visas lietas ir vienlīdz svarīgas. Neteiktu, ka kāda ir svarīgākā, un pirmais solis, protams, ir saprast lietotāju, saprast, kas lietos. Tad šajā procesā iesaistās lietotāja pieredzes izpētes darbinieki, UX designers, izejam cauri, uzzīmējam prototipus, notestējam, saprotam, ka cilvēks viennozīmīgi saprot, un tad mēs ķeramies klāt pie kodēšanas daļas. Un kodēšanas daļa bieži vien sākas arī ar datu sagatavošanu, jo tajā fāzē, kad esam veikuši lietotāju pieredzes izpētes, konstatējam, ka tur bišķi jāpiestrādā par datiem,
Piemēram, šobrīd ir populāra tēma svārstu migrācija, kur cilvēki dzīvo, kur strādā. Bet vai to izdarītu? Nevienā vietā, nevienā administratīvajā reģistrā nav informācijas par darba vietu līdz precīzai adresei. Un tad jāizdomā, kurā Maksimā, Rīmī tad darbinieks varētu strādāt. Un tad jau mums nāk palīgā atkal matemātiskā modelēšana. Tajā visā procesā arī kaut kur ir noteikti liela loma spēlē datu attīrīšana, datu tīrīšana. Gan jau, ka tas vairāk attiecās uz vēsturiskiem datiem, ka tev ir milzīga datubāze, kas tev ir jāapstrādā jaunām vajadzībām, un tad tā ir jātīra. Tā arī ir tāds būtisks elements. Datu tīrīšana, jā, ir svarīga, bet vēl svarīgi ir saprast, kā šos visus avotus salikt kopā, lai izveidotu to, kas ir nepieciešams datu lietotājiem. Datu tīrīšana ir pats pirmsākums, bet bez metodēm, lai saliktu kopā un uzkonstruētu to, ko vajag lietotājiem, bez tā neiztikt. Un ir vēl, piemēram, nianses, kad mēs pat tīrot datus nevaram tikt līdz precīzai dzīvesvietai, jo ir daļa cilvēku, kuriem vienkārši nav adreses. Un ko tālāk? Tā paliek tāda grupa bez noteiktas dzīvesvietas. Ja mēs runājam par cilvēku dzīvesvietu, tad visi cilvēki ir geogrāfiskajās koordinātēs. Un, piemēram, pa pašu Rīgu mēs spējam publicēt, mēs publicējam statistiku 100x100 metru režģī. Un tad varam saprast, kurā vietā koncentrējas iedzīvotāji, kur vairāk dzīvo, kur mazāk ienākumu līmeņa atšķirības. Šobrīd tā rādītāja detalizācija ir faktiski uzliek roku uz kartes un var pateikt, cik cilvēku tur apakšā ir. Un to mums palīdz izdarīt adrešu reģistrs un, protams, arī datu apstrādes prasmes. Tas ir viens no piemēriem. Nākošais piemērs varētu būt, piemēram, apūstošās teritorijas, kas arī ir fiksēta geogrāfiskā teritorija, dzīvesvietas adreses un darba vietas adreses ir geogrāfiskās koordinātēs. Šo visu ir iespējams aprēķināt un to izdarīt ātri. Tikai vajag saņemt telpisku poligonu. Ļoti populārs rīks, starp citu arī manis, meklējot īpašumus, es vienmēr skatos, vai tad tur plūst vai neplūst. Man šeit ir daudz ļoti tajā brīdī novērtē, ka viņi saprot, šeit vajadzēs laivu pirkt līdz ar māju vai nevajadzēs. Tā kā paldies par to darbiņu, bet ja mēs paskatāmies nopietnāk vēl uz to, kā tie dati tiek izmantoti. Tu pieminēji vienu no Latvijas televīzijas raidījumiem, kur bieži vien dati arī parādās, bet varbūt esat konstatējuši vēl kādus piemērus, kur pat kritiski svarīgos lēmumos atsaucās uz centrālās statistikas pārvaldes datiem, vai arī to piemēru vienkārši ir tik daudz, ka pat grūti vairs noteikt. Kur datus izmanto? Viens no spilgtākajiem piemēriem ir Eiropas centrālā banka procentu likmes. Ja procentu likmes ir augstas, tad Eiropas centrālā banka ko dara? Eiribors, vai ne? Eiribors, ja ir augstāk, kāds ir bijis šis te mērķis samazināt inflāciju. Tātad, ja ir procentu likmes augšā, tad sekas augstām procentu likmēm ir augsta inflācija. ECB, lai samazinātu inflāciju, paaugstina procentu likmes, kad inflācija samazinās, procentu likmes samazinās. Tātad ir viens no piemēriem, kā tiek izmantot statistikas dati. Ja skatāmies uz Latviju, tas gan nedaudz konfidenciāla informācija, viens no uzņēmumiem, kas izvieto pakamātu tīklu, ir definējis, ka 70% no iedzīvotāju pakamātiem jābūt 15 minūšu sasniedzamībā. Tad atkal viens no piemēriem dati par dzīvesvietām telpiski un varam aprēķināt sasniedzamību. Tagad mēs strādājam ar skatu uz priekšu, jo līdz šim statistika publicēja par pagātni. Mēs skatāmies arī uz nākotni. Un tēma būs, kā mainīsies iedzīvotāju skaits dažādās teritorijās. Demografiskās projekcijas. Tur apakšā slēpjās jau tādas dziļi matemātiski aprēķini un jau iepriekš rafinētas metodas, vai tur arī pieslēdzās kāda mākslīgā intelekta rīki? Apakšā tur slēpjas attīrīti vēsturiskie dati, sakārtoti pa dzīvesvietām, pa migrāciju, pa dabisko kustību un cilvēki, kas rada šobrīd aprēķina algoritmus. Tie patiesie pēdiņās mākslīgā intelekta radītāji, vai ne? Šie ir patiesie, es teiktu, datu stāstu radītāji. Tas dabiskais intelekts, kas to griež. Mākslīgo intelektu šobrīd mēs pielietojam dažādos klasificēšanas darbos. Piemēram, kas tie būtu?
Piemēram, darba sludinājumi. Meklēja darbinieku, kas murēs ķieģeļus. Darba sludinājums. Un ir profesija klasifikācija, kurā ir jāsaprot, cik mums celtnieku Latvijā. Un bieži vien sludinājumos jau neraksta meklē celtnieku tādā un tādā profesijā, uzraksta tos pienākumus, ko veiks, un tad šeit talkā nāk mākslīgais intelekts, kur darba sludinājuma teksts, jāsaka, šobrīd tiek pārtulkots uz angļu valodu un tiek atlasīts atbilstošais klasifikācijas kods. Šeit to dara mākslīgais intelekts, un līdz tam pa starpam ir vēl dažādi soļi, lai samazinātu mākslīgam intelektam padodamo datu apjomu, kā vektorizācija, kandidāta atlase. Un šeit jau ir kompetents darbinieks, kas šo procesu ir dizainējis un pareizajos posmos piesaista pareizās metodas. Mākslīgā intelekta dancinātājs beigās. Tu pieminēji, starp citu, interesantu niansu, ko mēs varbūt varam nedaudz apspriest sīkāk. Tu minēji, ka pārtulkot uz angļu valodu. Kāpēc tā? Testējot, esam konstatējuši, ka šādi mēs nonākam pie labāka rezultāta un ir mazāk kļūdas. Un kāpēc angļu valoda? Tāpēc, ka vektorizācijas algoritmi un vektoru salīdzināšana labāk darbojas angļu valodā. Kas ir vektorizācija? Tajā brīdī, kad dati tiek salikti tabuliņā? Vektorizācija ir teksta pārvēršana skaitļu virknē, kas šim tekstam piešķir semantisko nozīmi. Ir 2 skaitļu virknes, tātad darba sludinājums, klasifikācijas teksts, un mēs varam salīdzināt, atrast tuvākos kandidātus un šos kandidātus iedot mākslīgajam intelektam, lai izvērtē un sniedz savu vērtējumu atbilstošāko. Un angļu valodā, veicot testus, mēs secinājām, ka šis strādā loģiskāk. Pēc tam pēckontrolē atklājas mazāk kļūdas. Vērtīgi atziņas, ko klausītāji var paturēt prātā un mēģina izmantot. Man šķiet, ka to metodu var pielietot arī pavisam vienkāršiem piemēriem. Dažkārt pavaicāt angliski, iedod nedaudz labāku rezultātu kā latviski. Es ceru, ka tas ir tikai pagaidām. Un mēs drīz varēsim priecāties, cik labi latviski, latgaliski un visās mūsu arī ventiņu izloksnē viss skaisti strādā. Izklausās pēc tāda laba laika taupītāji. Ir kaut kādi procesi un piemēri, kas ir piefiksējuši, ar moderniem rīkiem mēs varam paveikt šo darbiņu vairākas reizes ātrāk nekā to darījām agrāk. Gan jau, ka viens no piemēriem ir tevis minētais attēla atpazīšana, rokraksta atpazīšana, vai ne? Nav vairs ar pirkstu jāvelk līdzi, jāpāraksta. Ir vēl kaut kādi tādi piemēri, kur saki, šeit ir vērts izmantot jau labus algoritmus, mākslīgā intelekta rīkus. Klasificēšana ir viens no veidiem, kas ir jau pārbaudīts un ir izmantojams praksē, ne tikai darba sludinājumiem, veikali, preču nosaukumi, kuri ir dažādi saīsināti. Šie arī tiek klasificēti, izmantojot mākslīgo intelektu un atkal pārvērsti par kodiem, ko saprot statistiķi un ko vienādi saprot arī citās valstīs. Un mēs varam publicēt datus, kā mainījušās, piemēram, piena produktu cenas. Pretī jau ir klasifikācija, kur produkta nosaukumi ir pārvērsti standartizētā kodā, un līdzīgi rīkojas arī citas valsts, un mēs varam saprast, kā cenas mainījušās Lietuvā, Latvijā un Igaunijā. Tātad klasifikācija ir viens no virzieniem, kur mēs izmantojam mākslīgo intelektu. Otrs no virzieniem, kur automatizētā datu apstrādē izmantot mākslīgo intelektu, ir samazināt datu apjomu, izvelc man kopsavilkumu. Piemēram, tas pats darba sludinājums ietver prasību atbildīgu attieksmi pret darbu, bet tas mums īsti nekā nepalīdz noteikt profesiju vai prasmes. Tad sašaurini līdz būtiskajam, kas attiecās uz konkrētiem darba pienākumiem. Jā, un ar šo tiek galā mākslīgais intelekts. Jāatzīst, ja mēs sākotnēji izmantojam lielos spēlētājus, ChatGPT vai Gema, tad šobrīd mēs darbojamies lokāli. Esam atraduši atvērtā kodā modeļus, kas ir pietiekami ātri, lai viņas arī darbinātu lokāli uz videokartēm. Tā jau ir laikam tā labā modernā prakse, tīpaši, kad ir stāsts par datiem, kurus nevajadzētu vienkārši augšupielādēt tīmeklī, izmantot to lokāli, vai ne, pie kaut kā savā mazajā serverī un darbināt. Tā ir tāda pārbaudīta prakse arī jau valsts iestādēs? Es teiktu, ka šis jāskata kopā ar atvērtību. Ko nozīmē atvērtība? Atvērtība datu apstrādē.
esi kaut ko labi izveidojis, kādu koda fragmentu, publicē to, vai cits var izmantot. Nu, piemēram, CSP publicē GitHubā diezgan regulāri dažādas kodus. Viens no kodiem ir adrešu datu apstrāde, iegūstam no dažādiem avotiem, no atvērtajiem datiem, no valsts mežiem, apkopojam, apstrādājam, uztaisam vēsturi, saliekam standartizētā struktūrā, tā lai viņš ir izmantojams tālāk mūsu procesos. Šis te kods ir nopublicēts, un tā dara arī citas valsts. Piemēram, statistikas portālā mēs izmantojam risinājumu, ko ir veidojuši Zviedru statistikas sadarbībā ar Norvēģiem, Dāņiem, saucās Pīgas webs. Un, ja skatāties statistikas portālu, jūs jau īsti neredzat, kas tur apakšā griežas. Bet apakšā griežas Pīgas webs, kam ir attiecīgi tīmekļa pakalpes. Tā kā tās tīmekļa pakalpes ir populārs, atvērto koda rīkos kā R un Pythons jau ir gatavi moduļi, kas šīs pakalpes izmanto. Un beigās, ja mēs esam atvērti, mēs dalāmies ar kodu, mēs ļaujam citam izmantot savu kodu, viss kopā kļūst efektīvāk. Nav jādara tas, ko viens jau ir izdarījis. Vai ne? Varbūt mums skatās šobrīd kāds advancēts IT speciālists no citām valsts pārvaldes iestādēm varbūt uzzināja kaut ko jaunu, ka GitHubā var tikt arī pie atvērtā kodu un izmantot. Bet ja mēs atgriežamies varbūt vairāk pie tiem procesiem, tā cilvēciskā faktora, izmantojot mākslīgo intelektu, jums ir izstrādāts kaut kādas iekšējās kvalitātes, kontroles, drošības barjeras ar mērķi, lai tomēr, ja tas mākslīgi intelekta rīks nokļūdās, lai nav tā, ka tā kļūda aiziet kaut kur tālāk nepamanīta, un pēc tam jau, protams, tiek izmantot, labi, viens ir zinātnisks pētnieciskajā darbā, cits ir kādā valstiskā lēmumā. Jā, mums ir noteikti noteikumi. Nekādā gadījumā pat ne pseidonizētus datus, kas attiecas uz personām, uzņēmumiem vai jebkādām citām vienībām, mēs nedodam pat iekšējiem modeļiem, tikai dati, kas ir publiski vai apkopoti. Un otrs, pēc jebkuras mākslīgā intelekta metodas izveides ir jāiziet testa fāze, jāpārbauda rezultātu kvalitāti. Un kas, ka mākslīgais intelekts jau kļūdīsies vienmēr. Tā pati mašīna mācīšanās atgriezīs rezultātus ar noteiktu ticamību. Ja tev ir 95% ticamība un tu pieņem, ka 5% var būt kļūdaini, kas ir pēc kaut kādām pazīmēm jāpārbauda un jālabo manuāli, tas ielic šo te savā datu apstrādes procesā un sekotam. Kā mākslīgais intelekts ir vienmēr prognozēta vērtība noteiktā kontekstā. Un cik labi šo kontekstu algoritms ir uztvēris, cik labi noprognozējis, tas visās situācijās nebūs vienādi. Izklausās pēc tāda soļa, ko patiesībā gandrīz vai jebkuram valsts pārvaldes speciālistam, kas grib ieviest savā iestādē mākslīgi intelektu risinājumus, to pat vajadzētu darīt. Radīt šīs drošības kontrolas un tādas iekšējās vadlīnijas, lai saprastu vispār, ko mēs varam izmantot un ko mēs nevaram. Jā, šobrīd mēs strādājam pie statistikas portāla mākslīgā intelekta, MCP servisi. Nav publiski, bet darbojas. Un testējam, kā piemēram Klaude, uzdodot jautājumu, kurš ir lielākais Latvijas pagasts, spēja atgriezt pareizas atbildes. Un šādi testējot, mēs saprotam, kuros gadījumos nespēja. Atgriezt man 5 lielākos pagastus no sākuma bija grūti. Tad uzrakstījām papildus funkcijas, kas palīdz Klaudem tikt ar šo uzdevumu galā. Reizēm arī pajūsmojām par mākslīgā intelekta loģiku. Ja prasa liels pagastus, viņš meklē pie Rīgas, jo Rīga ir liela pilsēta. Vēl viena atbilde prasījām novadus Igaunijas pierobežā. Aha, un tad viņš kā pār robežām. Bet atgriež arī Talsus. Redz kā. Kāpēc? Labs jautājums, ne? Un tur pat ģeogrāfiski tuvu nebūtu Igaunijai. Bet, ja tā padomājam, kas tur pāri jūrai ir? Pāri jūrai? Nē, man pāri jūrai ne, bet pāris 10 kilometru attālumā. Mums ir salas. Jā, un tad sanāk, ka tā Igaunijas robeža nemaz tik tālu nav. Un neviena valsts pa starpu nav.
Tur tā, un ja cilvēks to būtu vilcis līdzi, un tīpaši latvietis, kas saprot, par ko ir stāsts, tur pat tūmā nebūtu. Bet šajā gadījumā mākslīgais intelekts skatās uz lietām tiešām caur datiem, caur tādām vienībām, kur mēs neskatītos. Jā, mēs tā neskatītos. No otras puses, es jau nebiju definējis sauszemes robežu. Vai ne? Jā. Vai ne? Un šeit parādās tā mākslīgā intelekta spēks. Es varu paprasīt iedzīvotāju skaitu pie jūras pagastos. Mākslīgais intelekts paskatīsies citus avotus, kuros ir definēti pie jūras pagastu un atgriezīs šo pārgastu sarakstu ar visu iedzīvotāju skaitu. Un, protams, te ir atkal tas riska moments, ka tas avots, kur izmanto mākslīgais intelekts, vai noteikti pie jūras pagastas, var nebūt pareizs. Ja mēs paceļamies vienu līmeni augstāk, tas viens secinājums varētu būt, ka tas rezultāts un tā mākslīga intelekta, ko mēs iegūstam, ir tik labs, cik tu esi sarakstījis to vaicājumu un iespējams tos papildus norādes šajā gadījumā ar robežu, tu neieraksti. Un pilnīgi varētu šis pilnīgi absurds rezultāts, bet jo smalkāk nodefinē, jo labāk. Ir vēl kaut kādi šādi principi, ko mēs varētu ieteikt skatītājiem un klausītājiem, kuri domā par mākslīgā intelekta plašāku izmantošanu savā iestādē, kas ir tās pamatlietas, ko vajadzētu uzreiz nodefinēt, lai tas kļūdas iespējams mazāk un lai nesanāk apdedzināties tik ļoti? Pirmais, gribētu teikt, nebaidīties eksperimentēt. Jo šeit ar pirmo pareizi nesanāks. Vienmēr vajadzēs izdarīt, iespējams atkāpties soli vai divus atpakaļ un mēģināt vēlreiz. Un otrs aspekts, ko es gribu minēt, mākslīgais intelekts no sākuma īsti neko nezina. Ja mēs runājam par datiem, ir tāds termins arī metadati. Tas ir jāizstāsta, ko tie dati nozīmē, jāapraksta, pēc tam ir konteksts, jāiedod konteksts, lai mākslīgais intelekts saprastu, kā darboties. Un tad jau mākslīgais intelekts var sākt prognozēt tās atbildes ar pietiekamu ticamību. Jā, tā konteksta veidošana varētu būt sākumā laikietilpīga, vai ne? Tev ir jātiek galā ar datiem, jābūt pareizi arī attīrītiem, vai ne? No mūsu iepriekšējām sarunām, un tajā brīdī, kad tu esi ietrenējis, un tad jau tikai to rezultātu dabū. Dažkārt mēs apstājamies bieži vien pie tā, ka rezultāts nav tas, laikam jau nestrādā. Te tā mēdz būt, ka ar pirmo reizi nesanāk, bet tāpēc vajag saņemties drosmi un mēģināt vēlreiz, kamēr sanāk. Kā ar finansiālo aspektu, ja mēs sākam valsts iestādē ar mākslīgu intelektu rīku, var gandrīz vai tā teikt pa nulēm iziet un izmantot esošas infrastruktūru, risinājumus, pielāgot, lai tas eksperiments nesanāk pārāk dārgs? Es teiktu, galvenais nevis finansējums, galvenais ir cilvēki, kuri ir dedzīgi mācīties, mēģināt vēlreiz. Attiecībā uz dārgumu, jā, serveri jaudas jau kaut ko maksā, tam es piekrītu, bet tie risinājumi šobrīd ir pietiekami daudz atvērtā kodā un jāmēģina. Tie eksperimentētāji, mēs paskatāmies uz cilvēkiem un kolēģiem, kas arī mūs šobrīd klausās, vai tiem vienmēr ir jābūt no IT departamenta, vai tur jau mūsdienās pietiek arī vienkārši ar to deksmi un vēl mācīties, lai to varētu apgūt? Atkarīgs, ko jūs vēlaties automatizēt. Ja jūs vēlaties automatizēt kādu datu apstrādes procesa sastāvdaļu, tad šis process ir pirmā lieta ir jāizprot, un otrā lieta jāmāk uzrakstīt dažas koda rindas, Python, R, viena no populārākajām CSP, un tad jau viss sanāks. Bet procesa automatizācijā, vismaz ja runājam par datu apstrādi, kodas rindas ir jāmāk uzrakstīt. Cilvēkiem šādos un līdzīgos formātos vienmēr tas jautājums, kas ir, šo noteikti vajag paprasīt, ir tie grābekļi. Es nesaukšu to anglisko nosaukumu, dažkārt ar lamu vārdu robežojās, bet latviski sauksim par grābekļiem. Ir kādi tie grābekļi, uz kuriem izmantojot mākslīgu intelektu, jūs esat uzkāpuši, dabūjuši pienais papīri, un varbūt tie, kas klausās, var no tā kaut ko iemācīties un saprast, šādi nevajag darīt. Es neteiktu, ka tie ir grābekļi. Pamēģinājām, nesanāca. Pirmais sapratām, ka ceļš latviešu valodā nav tik labs, bet bijām uzrakstījuši kaut ko, lai viss strādātu latviešu valodā. Otrs, ko pamanījām, kad mākslīgajam intelektam nevajag dot pārāk daudz darīt vienā reizē, sadala pa maziem posmiem, būs vairāk vaicājumi, būs lēnāk, bet rezultāts būs kvalitatīvāks.
Tā dalīšana. Pat arī ir bijuši kāzusi, mēs paprasām pārtulkot darba sludinājumu. Un, protams, darba sludinājumam ir arī darba devējs. Un sanāk tā, ka tas mākslīgais intelekts ne visiem, bet dažiem paņem pārtulko arī uzņēmumu nosaukumu. Un tā kā uzņēmuma nosaukums bija viens no rādītājiem, ar kuru mēs saistījām kopā ar uzņēmumu reģistru, tad mums bija kaut kas noiek. Tad šis uzdevums tika sadalīts divos, pārtulko tikai pienākumu sadaļu, un nākošais uzdevums izvēlēts uzņēmumu nosaukumu, pēc tam nākošais uzdevums izvēlēts adresi. Tā pa maziem soļiem rezultāts bija kvalitatīvāks. Jā, tas ir vērtīgi padomi. Man aizķērās tā sadalīšana par daļām, vai šeit arī būtu kāds ieteikums, lai klausītājs labāk saprotu, kāda veida problēmas dot mākslīgam intelektam un nedot. Tur tā sadalīšana nāk tālāk, lai ar visu varētu tikt galā, vai tomēr ir kaut kādi lēmumi, analītikā vai tam līdzīgi, kur tomēr cilvēkam ir jāpaliek pie tās virpas. Es teikšu tā, attiecībā uz uzdevumiem mākslīgajam intelektam vienmēr vajag pamēģināt. Un šeit mans piemērs bija par satura izgūšanu un klasificēšanu. Iespējams, citam ir pavisam savādākā problēma sagatavot kādu dokumentu kopsavilkumu. Tur būs citi izaicinājumi, bet noteikti to var tikai pamēģinot. Attiecībā par to virpu un virpotāju cilvēks jau dizainē procesus, un tas rezultāts kopsakarā, cik būs labs, un tas ir cilvēka rokās. Un bieži vien tās metodas, kuras parādījušās pēdējos gados mākslīgais intelekts, tas pamatā tiek saistīts ar ģeneratīvo mākslīgo intelektu, bet statistikas nozarē tādas metodas kā mašīnu mācīšanās vai arī izlaicēju noteikšana. Mēs jau krietni sen pielietojam šīs te mākslīgā intelekta metodas, piemēram, izlaicēju noteikšanai identificēt personas, kuri ienākumi ir krietni augstāki nekā pārējiem šajā teritorijā dzīvojošajiem. Mums ir arī atsevišķas metodas, kas balstītas mākslīgo intelektu, saucās local outlier faktoru, identificējam no kopas tās adreses, kurās ir vieninieks ar izteikti augstiem ienākumiem, bet ja šādas adreses ir daudz un kaut kur koncentrējas, atstājam, kāpēc tas vajadzīgs, lai iegūtu vidējos rādītājus, kas objektīvāk raksturo teritorijā dzīvojošu ienākums. Interesanti, vai klusajam centram būtu visvairāk tie viennieciņi vai nē? Stereotips versus realitāte. Es teikšu, Rīgas apkaimēs bija dažādi. Un tikai man jāpaskatās, tas izlacējs skaits bija atkarīgs no apkaimes. Labi, to mēs pēc tam aizkadrā izdarīsim. Bet tu pieminēji to virpu un virpotāju. Mēs beigās esam valsts administrācijas skolas podkāstu mācīšanās. Pie mums šeit ir cieņā, un mums noteikti skatās arī daudz zinātkāri cilvēki, kuri grib sev pilnveidot, grib attīstīt. Un, tā kā tu jau esi lietojis gan rīkus, gan dažādas metodas jau sen, raugoties uz priekšu, lai arvien vairāk cilvēku kļūst efektīvāki, labāk māk izmantot šos rīkus, kas varbūt ir tās prasmes vai lietas, kurām tu ieteiktu pievērst uzmanību, izvēloties vai to, kādus kursus apmeklēji, vai pat jau kādu citu mācību ietvaros, kam ir vairāk jāpievērš uzmanību, kādas prasmes vajag pieslīpēt, lai mēs ceļam to kopējo efektivitātes līmeni. Mēs sekojam ļoti līdzi, kas notiek nozarē. Un nozarē ir arī lielie grandi, Kanādas statistikas, Nīderlandes statistika, un bieži vien viņi palīdz. Kāpēc viņi palīdz? Viņi ir atklāti, viņi ir notestējuši, viņi arī pasaka, nesanāca. Un tas arī ir labs rezultāts, tu neiesi to ceļu. Un atbildot uz to jautājumu ir saprast, kas tev jāpiemācās, un neviens jau tavā vietā neizvēlēsies kursus vai nepateiks, kuri kursi jāiet. Iespējams, pietiek arī palasīties internetā, paskatīties labās prakses piemērus, un šeit ir tā, es teikšu tā, mācīšanās kultūra. Es kaut ko sasniedzis, bet viss mainās, šo tev vajag piemācīties klāt. Vienu brīdi ļoti populāra bija dažāda, arī tā skaitā vizuālā programmēšana. Tā joprojām būs aktuāla arī uz priekšu, ko te pieminētais Pythons, kas ir viena no tām, arī mana, starp citu, pirmā programmēšanas valoda, ko skolā mums arī mācīja 11. 12. klasē, tas joprojām uz priekšu arī ir aktuāli mācēt tomēr to vienkāršo kodu gabaliņu uzrakstīt.
Vienkāršais kodu gabaliņš ir jāmāk uzrakstīt, ja mēs gribam darboties datu analīzē. Jo kāpēc kodu gabaliņš? Tāpēc, kā kodu gabaliņš ir atkārtojums. Tu pielaidi kļūdu kodā, nevis kopējot Excelī kolonus, un tu vairs nevar atklāt. Ja pielaist kļūdu kodā, var iedot kolēģiem izskata kodu, palaist vēlreiz, saprast, kur kļūdījies. Tā kā datu analīze, kodēšana ir neatrājams lietas. Un par mākslīgo intelektu un kodu ģenerēšanu. Uzģenerēs kodu. Un ko tālāk, vai ne? Varbūt strādās. Ja tu no rezultātu puses vari saprast, ka rezultāti ir pareizi, ir ok, bet ja tu nesaproti kodu, Un pēc tam paliek jau sarežģīti saprast. Un tajā brīdī, kad paliek sarežģīti, tad bieži vien daudziem man šķiet, ka pazūd tā motivācija. Jo skaidrs, ka mēs esam šobrīd tādā uzpūstā, arī tā skaitā varbūt mākslīgi uzpūstā burbulī, kur visi runā visu laiku par mākslīgu intelektu, ir jādara, to vajag. Un tad tu nonāc tajā eiforijas stāvoklī, un tagad es mācīšos. Un tad tu nonāc varbūt līdz tam kodiņam, līdz tiem pirmajiem sarežģījumiem, un tad dažkārt tas gaiss no tās laivas izpūšās. Kā noturēt to motivāciju un uzturēt arī sevī to entuziasmu dzīvu, lai nav tā, ka iesāk un pamet? Es teikšu, viens nav karotājs. Šajos procesos ir iesaistīti vairāk cilvēki. Pat vai to lielo valodu modeli darbinātu, tev vajag saprast, kā viņu darbināt lokāli. Tad jābūt IT atbalstam. Ja mēs kaut ko kodējam, tad mums ir klāt arī datubāzes, kur rezultātus paglabāt. SQL, Postgres, vektorizācija, kur to visu darbināt. Tā kā ir jābūt komandai, un ja ir komanda, tad jau pati komanda attīstīsies. Ir svarīgi veidot to entuziastu pulciņu, kurš viens otram uztur to motivāciju. Ir tā, ka viens no otra mācās, kādam kaut kas labāk sanāk, kādam netika ātri, un tad beigās jau komanda kopā iet ātrāk uz priekšu. Šķiet, ka vienā no iepriekšējām sarunām, kas mums bija tieši šajā vietā, kolēģi minēja, ka viņiem ir tādas mākslīga intelekta apmaiņas, tādas sesijas, kur cilvēki vienkārši pastāsta, ko viņi ir darījuši, ko tajā primitīvā līmenī, un kas ir strādājis un kas ir noderējis. Tad labs piemērs, vai ne? Kā apmainīties? Jā, protams, ir dažādas metodas. Mums par projektiem taisam pārskats ik pārdienu, mēģinām rotēt cilvēkus starp dažādiem projektiem, lai neiestājas tā kā rutīna. Un kas pats būtiskākais, gribas jau to rezultātu ātri, tur pēc gada vai diviem, zūd motivācija, bet ja kaut kāds starprezultāts parādās pēc 2 nedēļām vai mēnešu, un starprezultāts arī sapratu, ka šī metode nestrādā, ir rezultāts šajā gadījumā, ejam pie nākošās, tad jau tā motivācija noturās. Klau, pašā noslēgumā pēdējie 2 jautājumi. Pirmais no tiem vēl par mākslīgo intelektu. Kas tavuprāt būtu jāpaveic tuvākajā laikā ar mākslīgu intelektu palīdzību valsts pārvaldē, kas tavuprāt iedod tādu vislielāko pievienoto vērtību? Dažkārt to sauc par lietu sargu risinājumu. Atrisinām šo, un tad jau pārējās lietas pēc tam sakārtojas. Tev ir kāds tāds novērojums, kur tu redz, šajā procesā vai šajā darbībā mākslīgais intelekts noderētu. Ja tā joka līmenī man no malas skatoties šeit, ka budžeta veidošanā tas dažkārt noderētu, lai gan tā ir pavisam cita spēle. Jā, tikai te ir viena nianse. Mākslīgais intelekts darbojas vārdus, teikumus, pārveidojot skaitļos. Budžetā jau ir skaitļi, ko viņš tur pārveidos. Vai ne? Bet katrā gadījumā varētu šo te pamēģināt. Bet, ja tā iet šai lietai nopietni, es to skatos kā uz puzli. Jāliek kopā puzles pa gabaliņiem, saprotam, kurā procesā mēs varam izmantot mākslīgo intelektu, izmantot pareizi, un tad jau šis viss arī kopā strādās. Bet tāds universāls risinājums priekš visiem procesiem visdrīzāk nebūs. Kā jau es iepriekš minēju, motivēta komanda, kurai ir vēlme un interese pielietot metodas, mācīties un būt sajūsmā par rezultātu. Un pašā noslēgumā, kāds būtu tavs aicinājums arī citiem valsts pārvaldes kolēģiem centrālās statistikas pārvaldes darbības kontekstā, kas ir tās situācijas, tie jautājumi, kur tu aicinātu tiešām vērsties, kur statistikas pārvalde var palīdzēt, un varbūt ir kaut kādas sadarbības nākotnē, jo dati jau ir pilnīgi visiem. Jā, šobrīd mēs testējam MCP risinājumu, kas sniedz atbildes datu lietotāju jautājumiem, un paši jau mēs šos jautājumus nedomājam. Mēs paņemam no struktūra vienības, kas atbild uz informācijas pieprasījumiem, šos te jautājumus iedodam mākslīgajam intelektam, lai sagatavo
atbildes, un tagad man būtu ieteikums. Rakstiet mums jautājumus, mēs testēsim, vai mākslīgais intelekts spēja atbildēt uz jūsu jautājumiem un iespējams šo nozari, kas ir datu publicēšana, dažādu analīžu gatavošana, mēs spēsim sakārtot, izmantojot jūsu jautājumus. Redz, kā, uz kuru e-pasta adresi sūtīt? Sūtam uz info@csp.gov.lv. Piedalīsieties testā. Redz, kā. Aizraujoši. Ja nu kas, tad adresējiet to Centrālās statistikas pārvaldes tehnoloģiju un inovāciju departamenta direktoram Uldim Aināram. Te un tajā e-pastiņā pierakstiet klāt. Uldi, liels paldies, ka biji šodien kopā ar mums. Paldies tev par aizraujošo sarunu. Ienirām tā dziļāk šajā aizraujošajā datu statistikas un arī mākslīgā intelekta pārvaldē, bet tas kopējais secinājums patiesībā diezgan cilvēcīgs. Tātad eksperimentējam, mēģinam, darbojamies. Skaidrs, ka apdedzināsimies, bet nevajag padoties un to motivāciju bieži vien uztur cilvēki, uztur komanda, sadalām to lielo problēmu mazākos posmos, un tad jau beigās ejam uz priekšu. Un, ja kāds domā, ko man mācīties, kas man ir atbilstošākais, katram, protams, tas ir savs, bet nevajag aizmirst arī par tādām cietajām prasmēm, tām cietajām zināšanām, kaut vai kodēšana. Tā arī vienmēr būs cieņā, un, ja nu kas, palīdzēs arī asināt jūsu prātu. Dāmas un kungi, sekojiet Valsts administrācijas skolai gan YouTube kanālā, gan citās platformās, lai nepalaistu nākotnē garām šādas un līdzīgas sarunas. Mans vārds ir Ārtis Ozoliņš, līdz citai reizei, jau citā vietā un citā laikā. Visu labu! Visu labu!